Sievietes bija tās, kas galvenokārt glabāja tradīcijas, kultūru un valodu, ne tikai nometinājumu vietās, bet arī trimdā. Atšķirībā no nometinājumu vietām trimdā tās bija oficiālas organizācijas, kurās viņas to varēja darīt, un šo valodas, tradīciju un kultūras saglabāšanu iznes arī ārpus savas ģimenes. Un cauri sieviešu dzīves stāstiem vijās pāragras pieaugšanas motīvs. Mīlestība nekad nebeidzas. Pat vistraģiskākajos apstākļos dzīvo mīlestība. Tiek šūti tērpi un rīkotas kāzas. Lai arī pirms kāzām var nākties uzdot jautājumu. Vai tu mani precēsi? Es esmu izsūtītā. Vai arī baidīties par to, ka tērps pie altāra varētu izjukt. Īpaša ir mīlestība pret dzimteni Latviju un nebeidzamas ilgas tajā atgriezties. Mīlestība nozīmē arī taurenīšu izglābšanu no samīšanas. Mīlestība nekad nebeidzas.